Šo Rīga par video tev piedāvā Drūmvakar Rīgā. 5. oktobris Latvijas pirmā roka kafejnīca. Ko jūs domājat par metālu? Patīk. Nav nekādas pretenzijas. Metālu. Neklausos. Kāpēc neklausies? Nepiesaist. Tev šķiet, ka tā ir sātana mūzika? Neklausos. Kādēļ? Tas ir... Jā. Jā. Tas ir stilīgi. I think it's an understated section of music, I really do. Nezinu, neesmu daudz interesējies. Neklausos, nezinu. Metāls, jā, ir forši, tagad grib kādu nobeigt un paklausīties mierīgi austiņās. Manā playlistē varbūt ir System of a Down vai Rob Zombie. Bet nu viņš nav gluži, es viņu nedefinētu kā metālu. Tas ir armēņu metāls. Kāda tā iecienītākā grupa? Metallica. Skyforger droši vien. Ir grupas, kuras klausos, piemēram, Kornu. Dažos dusmēm var paklausīties. Откуда вы? Санкт-Петербург. О, круто. В Питере слушает металл? Ну да. Čo вы думаете о металл? Čo вы думаете металл? Es jums parādīšu savu zvanu signālu. Ļoti brīnišķīga, skaista melodija no ļoti sirsnīgas grupas Killswitch Engage. Noklausieties zvanu signālu un pēc tam pasakiet pirmās domas. Металл — это не определение. Да. Тяжелый металл, легкий металл, ну и прочий, и обычный, который сдают. Ага. Апокалиптика, да. Апокалиптика. Конечно, это же металл, правда? Это металл, да. Да? Ты знал, что... Ну, думай быстрее. Так, по-русски очень трудно Давай скажи на своем. А ты будешь отвечать по-русски? Давай. А zināji, ka viņam pēc dažiem koncertiem pirksti ir asiņaini? Охрененно. Un kāds ir pirmās domas izdzirdot šo paskaino melodiju? Es baigi labi varu trenēties pie tādas mūzikas. Cilāt svarus vai skriet? Skriet arī. Ko jūs domājat vispār par metālistiem? Kādi viņi ir? Normāli cilvēki. Par ķēdēm, tie čaļi, kas es nezinu. Es nekā laba nedomāju par viņiem. Kādas jūs domājat tipiskākās metālistu īpašības? Kerzas, ādas kaut kādi. Niedas, tīrsingi. Netīri mati. Tas vairāk regēja man šķiet ir. Apģērs, melns, Sweden Rock Festivals. Ļoti labi runā angļu valodā. Visiem gari mati. Gari mati ir, jā, melns drēbes un kaut kāda. Kā personība, kāds viņš varētu būt, tas metālists? Metālists, nu tāds troublemakers. Poēzisks. Jā. Jā, viņš ļoti daudz plaši māk domāt par visām lietām. Vai jums ir bijis tā kādreiz, ka jūs gribat iet uz kādu metāla pasākumu, bet neaizējat aiz raizēm, ko var dabūt vai nu pa purnu, vai nu apliec ar aliņu, tikt un kaut kas tāds? Nā, nav bijis. Jā, ir bijis. Pēc tam, kad neaizgājies to pasākumu, tad tu uzzināji, ka tur tā arī notika? Ka tur kāvās. I've always found people at metal concerts to be very friendly, very happy people, just enjoy music. Iedomājieties, ka jūs esat situācijā metāla koncertā, un jūs uzgrūžaties virsū netīšām kādam čalim, un viņš pagriežās, un viņš ir milzīgs metālists, un viņš ierauga, ka jūs esat aliņu viņam virsū uzlējis. Kā jūs atrunāsieties, lai viņš jums neiedotu pa purnu? Es notupšos. Es notupšos, tad viņam saka, es notupšos. We've been involved in the mosh pit sort of situation where everyone's punching and pushing each other, but it's just part of the music. But what do the girls do when the mosh pit starts? Usually get their tits out. Yeah, they usually are bare-chested, and we're seeing some chesticles. Metāla, ka klausies, tu saproti, ko viņi dzied, vai tev tas ir tikai... Dažreiz, bet pārsvarā tā. The best place to get some ladies is at a metal concert. Might be, depending how much you're into metal, and if the right girl is at the right metal concert, then some metal's getting shoved up someone's metal. Ko jūs iedomājaties, ka jūs dzirdat vārdu apēdājs? Ka viņš kaut ko apēd. Gan arī kā dzelzsgriezējs tikai apēdājs. Tā ir metālistu grupa viena tāda. Viņi uzstāsies vienā pasākumā Drūmvakar Rīga 2. Kurš notiks? Kurā datumā? Šodien gan jau svētdienā. 5. oktobrī. Kur tas notiks?
Nav nejausmas. Melnā piekdiena. Rokafejnīcā. Jūs atbildējāt nepareizi uz pilnīgi visiem jautājumiem, un par to jūs saņemat balvas. Nākat uz Rokafejnīcu 5. datumā, ja iepatīkās. Jā. Ko jūs novēlat tiem metālistiem, kuri tagad skatās un ienīst šito video? Nevienkār. Ko es varu novēlēt? Hei, manu mazo draudzi! Ja tu vēlies laimēt 2 ielūgumus uz pasākumu Drūmvakar Rīga 2 un sajusties kā īsts metālists beidzot, tad ieraksti Twitterī, pabeidz frāzi metāls ir kā, tālāk tavs frāzes noslēgums un pievieno hashtagu Rīga par. No visiem šiem tvītiem mēs izvēlēsimies mūsu prāta oriģinālāko un tad tam arī dāvāsim 2 ielūgumus šo lielo metālu notikumu. Hei, darījau, hei večukiņi, hei dāmīti, piespied augšā un tu redzēsi kaut ko un piespied uz mums un tu subscribeosi mūsu kanālu, jo Alfs Reilands to tā teica. Alfs Reilands!